Kas jāņem vērā, veidojot Shopify internetu veikalu 2025. gadā? Pavisam nesen, šovasar, ir atnācis atjauninājums Shopify, kas būtiski izmaina dizaina sistēmu. Es ikdienā izstrādāju Shopify internetu veikalus, un es šī video laikā tev pastāstīšu, kas jāņem vērā un kā orientēties jaunajā dizaina sistēmā, jaunajās Shopify veidnēs. Pirms vēl ķeramies klāt, mazliet pastāstīšu par pašu Shopify platformu un kāpēc tad šī jaunā veidne ir tik būtiska. Pagaidām sadalīsim Shopify divās daļās. Ir Shopify platforma, kurā mēs ievietojam visus produktus, bildes, aprakstus un tam līdzīgas lietas. Ir kolekcijas, blogi, lapas, ko arī šajā daļā varam veidot. Principā šeit mēs ievedam saturu. Un ir veidnes daļa. Izkārtojums saturam, ko mēs ievedījām Shopify platformā. Tātad kādā veidā iztīsies produktu lapa, kādā veidā iztīsies home lapa, kādā veidā būs izkārtota kāda cita lapa, blograksti un tam līdzīgas lietas. Šo visu nosaka mūsu izvēlētā veidne. Līdz pat pēdējam Shopify updateam pamatā Shopify ieteica izmantot Dawn theme, kas bija budžeta versija, ja tu tikko sāc un gribi izveidot internetu veikalu pašu spēkiem, šis bija pilnībā pietiekami. Te jau iepriekš bija nodrošināts dažādas sekcijas, kolekcijas, kaut kāda produktu lapas veidne, viss, lai sāktu. Un uzsākot darbu ar šo veidni, viņi izties apmēram šādi. Kreisajā pusē mums bija headers, templates, kur varējām pievienot dažādas sekcijas, featured produktus, varējām pievienot featured kolekcijas, ja? Tātad šis ir tas izkārtojums, par ko es runāju. Kādā veidā izstās mūsu produkti, mūsu saturs, ko ievietojām Shopify platformā. Papildus bija arī iespējas kādas kolāžas veidot, varbūt tās kādu tekstu pielikt papildus, ja? Tas viss bija redzams šeit sekcijās. Nu, un tad, protams, mēs ievedījām tekstu, varbūt tās kādu bildīti nomainījām, bet principā tas, ko mēs darījām, mēs formējām saturu, ko iepriekš bijām Shopify platformā izveidojuši. Un iepriekš, kā mēs to darījām, ir atnākot uz Shopify, mums kreisajā pusē, ja, kā jau es dažas parādīju, bija pieejams sekcijas, un mēs izvēlējāmies to, kas mums patīk vislabāk, un tad pielāgojām to. Pielāgošanas opcijas mums bija tikai tik, cik ir sekcijas līmenī pieejamas, ja, dažādi klikšķīši on, off, varbūt tās kaut ko centrēt pa labi vai centrēt vidū, pa kreisi vai labi. Tas bija vairāk atkarīgs tieši no katras individuālās sekcijas, ko viņi mums šeit piedāvā. Tālāk bija bloku līmenis, kur arī jau bija iepriekš iedot mums daži bloki, ar ko mēs varam spēlēties. Ja? Šajā gadījumā, piemēram, Image with Text sekcijai, mums ir headings, ir teksts, ir button, un varam arī papildus pielikt caption. Ja? Bet vairāk par to mums gan neļāva neko likt. 4 no 4 aizpildīt lauki, nu tad mums ar šo arī jāspēlējās. Ja? Cits salīdzinājums tam varētu būt tāds, ka mums jau ir iepriekš iedot Lego kludzīši, ja, un mēs viņus vienkārši vairāk saliekam. Tad jaunā veidne, kas mums ir šobrīd, ir pavisam cits stāsts, jo kamēr mums tāpatās paliek Shopify platforma, kurā mēs ievietojam šo te saturu, produktus, bildes, tad tagad, formējot to, mums ir pavisam citas iespējas, jo varam daudz plašāk pielāgot formu. Tagad tie Lego klucīši, kas iepriekš bija diezgan jau nekustināmi, tagad kļūst daudz smalkāki un pielāgojamāki. Praksē tas izstās šādi. Uzspiežam Add Section, un mums ir pavisam jauns izkārtojums, no kā izvēlēties. Un, ņem vērā, šis ir default veidnē. Tūlīt arī pastāstīšu, kāpēc tas ir svarīgi un tik iespaidīgi. Ja iepriekš skatāmies šeit, šis ir Dawn veidnē, tas ir tas, kas bija iepriekš vecā sistēma. Ja, te mums ir kaut kādas apmēram, varbūt tās līdz 20 sekcijām. Jaunajā mums ir atsevišķas sekcijas kolekcijām, formas, layouts, collections, forms, products, storytelling. Viņas ir smalkāk sadalītas, jā, tie smalkākie Lego klucīši, nu, un mums viņi pieejami lielākā apjomā. Kas vēl ir alternatīva un kāpēc šis ir svarīgi? Iepriekš, lai dabūtu precīzākas pielāgošanas iespējas, mums bija jāvēršās pie kādas maksas veidnes, kas ir atrodama Shopify Theme Store. Tās bija šīs dizaina veidnes, kur kāds cits dizaineris jau ir sekcijas mazliet vairāk pielāgojis kā standartā, un attiecīgi izveidojas viņas tādā veidā, lai var iedot kādam pircējam, un viņš var pats savu Shopify platformā ievadīto saturu, izkārtot mazliet smalkāk un smukāk. Ja? Tātad tas bija vecajā sistēmā. Tagad jaunajā sistēmā, ja, mums vēl joprojām paliek šīs dizaina veidnes, un pastāstīšu arī beigās par priekšrocībām, ka vajag izvēlēties dizainu vai taisīt pašam. Bet principā te šajās veidnēs, kas ir pa maksu, arī ir pieejama daudz smalkāka pielāgojamība kā vienkārši defaultā. Un ja pastamies smalkāk šajā veidnē iekšā, kādā, tad arī Add Section mums te ir pieejamas tikai tik daudz sekcijas. Ja? Protams, vairāk kā parastajā standartā,
Un galvenā būtiskā lieta, ko šīm skatīties, ir, ka mums ir vairāk pielāgojamības iespējas, varbūt viņas ir precīzākas, bloki citādāki, tad ir vairāk, pirmkārt, ir hero promo, viņi jau ir kaut kā smuki izvietoti, ja, un paņemot, piemēram, kaut ko pavisam līdzīgu, kā es rādīju iepriekšējā, kas varētu būt image with text, mums ir daudz vairāk bloku šeit. Ir section background, image or video, subheading, heading, text, un viņš pat ļauj mums vēl pievienot pogu un kaut kādu custom spacing. Ja, tātad šis ir tas, ko es domāju ar papildus rediģēšanas iespējām. Pastamies vēlreiz apakaļ uz to, kas bija vienkārši parastajā DON. Ja, mums ir image with text, un te ir 4 bloki, ko mums piedāvā. Un sekcijas līmenī mums arī ir kaut kādas rediģēšanas iespējas. Tad, ja mēs ņemam dizaina veidi, kas arī vēl joprojām ir pa maksu, tad mums nāk klāt sekcijas background, images or video, subheadings, teksts, custom spacings un pogas. Ja, kā arī sekcijas līmenī nāk vēl joprojām rediģēšanas iespējas. Šis mums ļāva savu Shopify internetu veikalu formēt atbilstošāk mūsu zīmolam, vajadzībām, varbūt prece bija specifiska. Jebkurā gadījumā varējām izveidot pēc dizaina atbilstošāku mūsu vēlamajam rezultātam internetu veikalu. Un bieži vien tas arī palīdzēja ar konversiju. Tagad salīdzinām gan šo dizaina veidi, gan šo DON veidi ar jauno Horizon sistēmu. Ja, tātad jaunā rediģēšanas sistēma. Dodamies, pastamies. Principā, ja, es jau parādīju īsumā, kādas sekcijas te ir pieejamas. Skatoties tālāk, pamēģinām, piemēram, izvēlēties editorial. Tad atkal varam redzēt, mums ir mūsu sekcija, kurā līmenī arī mums ir viss kaut kādas rediģēšanas iespējas. Un papildus nāk content, kur varam likt klāt bloku, un mums ir daudz vairāk iespējas kā salīdzinoši ar DON. Ja, tātad, principā šāda funkcionalitāte, šāda pielāgojamība iepriekš bija pieejama tikai par maksu. Tagad tas ir iespējams bez maksas default veidnē. Ja? Tad mazliet arī pastāstīšu, kā veidot foršas sekcijas tieši izmantojot šo jauno sistēmu. Var, protams, izvēlēties kādu iepriekš būvētu sekciju, ja, kur būs, protams, daudz vienkāršāk. Ir arī tikai jāizvēlās, ko mēs gribam samainīt. Varam palikt pie tā paša izkārtojuma, ko Shopify jau standartā piedāvā. Taču ir jauna opcija, kas iepriekš arī bija pieejama par maksu, vai arī pieņemsim kādā aplikācijā. Tāda lieta kā custom sections, kur mēs varam uzbūvēt paši savu sekciju tieši tā, kā mēs viņu vēlamies. Arī izrietot no tiem pašiem blokiem, kas ir pieejami. Piemēram, uzspiežu add bloku, ja, un tad es varu izvēlēties te button, heading, image, logo, text, collection card un tam līdzīgas lietas. Ja, pagaidām pielikšu, pieņemsim buy buttons, un ko vēl es tur varētu pielikt kādu, varam pielikt, pievienosim arī, pieņemsim image. Ja, tātad image un buy button. Ja, bet veidojot custom sekciju, var jau arī uzreiz redzēt, viņai daudz vairāk jāpielāgot. Te ir nepieciešams ieguldīt nopietni daudz laiku, lai to sakārtotu gan desktop versijā, gan mobilajā versijā smukāk. Tas principā ir dizaina darbs, ko šeit mums tagad ir opcija darīt pašiem, kur iepriekš tas bija tikai par maksas veidnēm. Un tā ir arī viena no galvenajām priekšrocībām šai veidnē, kā arī viena no tām lietām, kur viņi nav tik īpaši ieteicami iesācējiem vai kādam, kurš veido Shopify veikalu no nulles. Tāpēc, ka ir tiešām jāvēl diezgan daudz laiks, lai to veidni uztaisītu tā, kā mēs gribam, novienādot desktop versijā, novienādot mobilajā versijā, un tas var aizņemt pat diezgan daudz stundas. Tad ir jānāk, ir obligāti jāizsver tas, vai tas ieguldītais darbs ir vērts to rezultātu. Ja, un ir īpaši jāizsver, vai varbūt tās vienkāršāk nav nopirkt jau kādu sekciju, kādu veidni, kurā ir gatavs jau dizaina smukākas sekcijas. Ja, bet jebkurā gadījumā, ja ir kaut kāda dizaina pieredze, ja, tad noteikti var mēģināt arī veidot pats. Un tas strādā sekojoši. Tātad ir custom sekcijas, ievietojam 2 blokus, un tad pieņemsim, es gribu panākt to, ka man ir bilde un blakus ir buy buttons. Tad tas, ko es varu darīt, sekcijas līmenī man ir daudz vairāk, ko es varu noteikt. Es varu izvēlēties vai nu horizontālu izkārtojumu, vai nu vertikālu izkārtojumu. Ja, attiecīgi arī mobilajā ir iespējams pielāgot. Piemēram, vai nu es gribu, lai viņš paliek horizontāls mobilajā, vai arī es gribu, lai viņš ir blakus vertikāls mobilajā. Papildus uzlikšu tā te padding, lai varbūt tās vieglāk ir redzēt. Ok, superīgi. Ne? Es atstāšu, lai viņš ir gan desktopā, gan mobilajā horizontāls. Ja, tad mēs esam spiest uz bildes, pieliekam kaut ko klāt. Ja pieņemsim, izvēlēsimies lūk šādu te. Un tieši priekš pogām mums tās ir buy buttons. Ja, tad spiežam uz product un select product. Tādu varam izvēlēties kādu vēlams, protams, tas ir tas pats, ko mēs šeit redzam. Un automātiski, ja mums parādās buy buttons, iespēja
pievienot kaut kādu produktu pašiem, šo veidot, dizainēt tā kā mēs gribam jau pašā home lapā. Ja, tad principā tā arī viņi strādātu. Nu, un, ja es gribu, piemēram, uzlikt kaut kādu vēl virsrakstu šai sekcijai, tad es gribētu, piemēram, pielikt add block, heading un apakšā tekstu. Ja, varbūt tas ir mēneša produkts, ko es gribu, lai cilvēki redz uzreiz. Varam uzreiz pamanīt vienu problēmu. Ja es atstāšu viņu šādi, horizontālā izkārtojumā, tad iztīsies diezgan čāpīgi, tīpaši uz mobilā. Tad viss saspiests un vispār iziet ārā no praktiski ekrāna. Kā mēs to varam risināt? Ir vēl viena papildus jauna dimensija, kas nāk ar šo te jauno veidi, kas ir grupas. Tātad add block, ierakstam groups un mums ļaus grupēt šos te design elementus, šos te blokus. Piemēram, es gribu sagrupēt pirmos blokus, ko es nosaukšu par header, section header. Ja? Tātad es viņu tā gribētu nosaukt. Tad es viņu vienkārši ievietoju savā mazajā folderītī, nosaucu, lai es pats saprotu. Un, attiecīgi, pēc tam es izveidoju vēl vienu grupu, ja, ieraktam grupu, un grupu nosaucam produkt. Pēc tam ievietoju bildi iekšā un arī savas pirktpogas, ko es ielicis. Tagad man ir divas dažādas sekcijas, section header un produkt. Un varam jau arī pamanīt, kad ir mazliet izmaiņas notikušas, viņas ir tagad mazliet citādāk izkārtotas. Mums ir vertikāli atkal iet produkts, un arī vertikāli iet lūk šis section header. Bet es teicu, ka es gribu, lai man ir bilde un blakus pirktpoga. Tad, principā, ko es varu darīt? Vēl viens šīs dizaina iespējas ir sekcijas līmenī, es eju apakai, es nosaku vertical. Ja? Tagad es gribu, lai viņi viens virs otra ir. Pēc tam, ko es varu darīt? Section header līmenī es varu paskatīties, ok, te ir arī, lai paliek vertikāli. Es negribu, lai man ir blakus šādi, es gribu, lai man ir vertikāli, teksts ir viens zem otra. Bet es tomēr gribu, lai image produktam, lai bilde produktam ir blakus pogām. Tad es spiežu virsū uz produktu un atsevišķi šo izkārtoju horizontally. Ja? Un arī es gribu, lai uz telefonu ir tāds. Tad es varu paskatīties, ok, šeit ir headings, šeit ir teksts, un varam redzēt, te bildīta maziņi iespiedusies, un baipogas. Vēl viena lieta, ko es varu darīt, ja, protams, es varu koriģēt šīs te bildes izmērus, ja, spiežam virsū, image, vai ir fit, vai ir auto, varbūt tās es gribu portrait, ja, varam redzēt, vai square, un vēl arī iespējams ir mobile width likt custom, piemēram, 50%. Mums būtu jāpanāk tas, ka šīs pogas aizņem tikai pusi no laukuma. Un to mēs varam darīt, arī ejot lūk šeit. Buy buttons varam uzspiest virsū un paskatīties, ko viņš piedāvā šeit rediģēt. Ok, te nemaz nav patiesībā iespēja izvēlēties šo te platumu. Taču, tad mums ir jāmeklē cits risinājums, kā mēs to gribam apiet. Spiežam add block, group, un vienkārši ieliekam mūsu jauni izveidotajā grupā vēl vienā, tātad šies būs buy buttons, nosauksim viņus tā. Un, attiecīgi, varam spiest šeit virsū un izvēlēties, cik plata ir mūsu sekcija. Ja? Tad kur es panācu to, ko es gribēju, ka man ir bildīte, un pēc tam ir apakšā atsevišķi 50% ir šīs pirktpogas tieši uz mobilās versijas. Ja, un, protams, es varu arī iet tālāk un koriģēt. Mobile width es varu likt custom, nevis 100%, bet, piemēram, 70% vai vēl mazāk, 40%, 58%. Ja, tad, protams, te ir jāiet un jāskatās, jāsako līdzi, lai viss funkcionē, lai nekas nebīdās ārā no ekrāna. Ja, cik es mēģinātu vēl bišķīt mazāk uzlikt. Ja, mēs jau tuvojamies ekrāna malai, tas būtu bišķīt pa tuvu. Uzliksim 55%. Mēs tieši smuki ietilpamies. Un arī pēc tam varam redzēt, principā mums ir mūsu bildīte, un tagad ir arī pirktpogas, kas ir pievienojušās mūsu šai sekcijai. Un tas ir principā baigi forši, ja, kad cilvēks atnāk uz mūsu lapu, protams, te standarta versijā vēl headers un vēl viss kaut kas, šis vienkārši piemēra veikals, bet viņš var redzēt uzreiz jau pirmajā lapā, ko mēneša piedāvājumu vai ko tam līdzīgi, un arī spiest to buy now. To es home lapā neieteiktu likt, tāpēc, ka home lapa principā ir tāda vispārīgāka, bet, ja pieņemsim tiek veidot atsevišķi kādai kampaņai landing lapa, ja, tikpat labi var arī uztaisīt tā, ka produkts ir pašā augšā ar šo pirktpogu. Un ar ko tas atšķirās no parastās produktu lapas? Par to, protams, var diskutēt, tas noteikti atkarīgs no tavas mārketinga kampaņas un kā tu to vēlēs darīt, bet tīri teorētiski, jā, tas, ko mēs vēl šeit varētu darīt, mēs varētu likt apakšā tad tā kā
vēl vienu produktu un vēl vienu produktu, un uztaisīt tādu, piemēram, mazo sortimentu, mēnešu piedāvājumu šiem 3 produktiem. Ja, default produktu lapā ir vienkārši viens produkts. Tad, attiecīgi, šāda landing lapa, mums ir daudz vairāk fleksibilitāte. Kas arī, protams, ved man pie vēl viena plusa, kas ir visam šim, izmantojot šo veidi, ja neatkarīgi no tā, vai tu superīgi katru mazo niansi pielāgo pats pa savam, vai arī izmanto vienkārši to jau, ko Shopify defaultā šeit piedāvā, ir milzīgs pluss šo veidu izmantojot, veidot landing lapas, viņas var daudz pielāgot vairāk tieši priekš reklāmām, priekš kādas atlaides, ja piemēram visām tev tējām vai kafijām, vai varbūt tās apģērba gabaliem, ir kaut kāda konkrēta kolekcija, atlaide, ja, tad var izveidot tieši landing lapu šai atlaidē šam piedāvājumam. Ok, jā, pastāstīt tātad, principā, kā strādā grupas. Galvenais, ko ievērot, ir horizontāls, vertikāls izvietojums, ja, tad fit fill funkcija, ja, kā mēs gribam šo platumu, lai viņš izvēlās. Un ar to var arī strādāt un iet un komponēt kopā savas sekcijas, izmantojot visus blokus, ko šī veida piedāvā. Ja, tad iepriekš mums bija jāizvēlās obligāti, rādīšu vēlreiz, no tā, kas mums jau ir iepriekš noteikts, ja, iekšas sekcijas. Vai nu tas bija maksas veidnē, kur vienmēr, protams, bija daudz vairāk, vai arī tas bija parastajā DOM veidnē, kur parasti bija vienkārši tāds basics bare bones. Un, protams, ja, tad ir vēl viens bonusiņš, ko es ātri pastāstīšu, AI ģenerators, baigi krūts. Pieņemsim, ja mēs kādā brīdī šeit nonākam pie nepieciešamības kādam īpašākam blokam, ja, varbūt tās mēs gribam izveidot kaut ko, pieņemsim, mēs gribam, lai vienā sekcijā cilvēks ir apstīties tur vairākas kategorijas. Ja, tādā gadījumā mums ir jāspiež uz, kur šeit kreisajā pusē ir add block, ja, tātad add block, un kur mēs varam spiest generate. Es esmu uzģenerējis jau, ja, un ģenerējot vienkārši ievadīs, kas ir tas bloks, ko tu vēlies. Maksimāli īsi, maksimāli precīzi, ja, tipiskie AI prompti, kas ir jātaisa. Attiecīgi, piemēram, es gribētu šādu te collection tabs pievienot, ja, tieši šeit. Varbūt tās neliksim viņu gluži pa vidu visam, bet ieliksim atsevišķi kā kaut ko zem šī, ja, kur collection tabs. Un tad viņš man ļauj izvēlēties kolekcijas, paņemsim, piemēram, šo te aromatizētas kafijas vienu, tad paņemsim pavisam vēl kaut ko citu, collection tabs, ejam, izvēlamies kaut ko citu, augļu baltās tējas, izvēlamies vēl varbūt tās arī augļu tējas, ja, un tad mēs varam redzēt šādas te tipa veida sekcija. Aromatizētas baltās augļu tējas. Man ļauj šī sekcija tagad iet cauri visām kolekcijām, ko es pievienoju, cauri, skatīties, kāda produkta šeit ir pieejama. Varēja, protams, izmantot tādas aplikācijas kā Section Store, kur jau ir iepriekš uzbūvētas kaut kādas dažādās sekcijas, ja, un nav, protams, jāmaksā 300 eiro uzreiz, var par apmēram 8 eiro, 9 eiro iegādāties kādu sekciju, ja, tad pieņemsim collections, kur varam pastīties, tabs, un tad te ir arī pieejams tāda lieta kā collection tabs. Tas, kas iepriekš maksāja pāris eiro, ja, tagad to var uzģenerēt pats, ja, protams, izmantojot šo te AI rīku. Te, protams, ir arī jāņem vērā, ka tas dizains varbūt tās ir vēl mazliet jāpielāgo tieši šajā gadījumā. Var mēģināt vēl dažādiem promptiem, bet, ja vajag tiešām tādu basic funkciju kaut kādu, kas vienkārši defaultā nav pieejama, tad es iesaku AI ģenerētāju izmainīt. Ja, protams, ja mēs salīdzinām to, ko var iegādāties par šiem 9 eiro, ja, kur būtu apmēram kaut kas šāds te, var redzēt, te ir daudz vairāk laiks ielikt dizainā, viss jau ir novienādots, viss zinām, kas strādā, ja, samaksājot par to, mēs maksājam cilvēkiem, kas to ir programējis, un ar to līdz ar to nāk garantija, ka tas strādās gan mobilajā versijā, gan desktop versijā, ja, kas ir attiecīgi mīnus tam jaunajam AI ģeneratoram, kur ir vienmēr jārēķinās to, ka jāveic pārbaudas, vai strādā mobilajā, vai labi strādā uz desktopa, un vai vispār funkcionalitāte ir tāda, kāda viņi gribās. Ja, pārbaudīt, vai uz produktiem var uzspiest, vai tādā ziņā viss ir forši salicies. Un, jā, ar to arī, protams, nāk savas stundu ieguldījums, par ko arī iepriekš vēlreiz bija minējis, ka, pieņemsim, izvēloties vai nu veidot uz jaunajās sistēmā, vai izvēloties dizaina veidi, ir jārēķinās vienkārši ar laiku, kas ir jāiegulda. Tas pats ir AI ģenerētāji. Ja esi gatavs ieguldīt 3-4 stundas, kas ir, piemēram, šeit pieejami par tiem 9 eiro, ja, tad, aiziet, tas ir jādara, bet vienkārši, lai to dabūtu kvalitatīvi, nospodrinātu un gatavu, pie kaut kādas grūtākas sekcijas, ir jāeksperimentē ar dažādiem promptiem, dažādām funkcijām, ko mēs mēģinām panākt no šī AI ģenerētāja. Galvenais, ar ko tas viss atšķirās, jā, tad ir šīs te izkārtojums, ļauj mums viņu veikt daudz pielāgojamāku, veidot pašiem pa savam.
Shopify platforma paliek šobrīd vēl nemainīga. Mums tāpatās ir visi produkti jāievieto, bildes, apraksts un tam līdzīgas lietas. Tas, kas mainās, ir kā mēs to izvietosim, kā apmeklētājs redzēs. Nu, un šajā sfērā es iesaku, protams, paeksperimentēt mazliet ar to Horizon. Un galvenais apsvērums ir, cik daudz laika un enerģijas ir ieguldīts. Ja kaut kas pēc iespējas ātrāk gribās, tad noteikti jāņem kaut kas, kas ir iepriekš jau sagatavots. Ja gribās tomēr pašam eksperimentēt, iemācīties, izprast to, un ir arī pieredze dizainu, ja, jo daudz pielāgojamību mums atkal dod to efektu, ka mēs varam sarežģīt pa daudz visu, tad attiecīgi noteikti var arī izvēlēties jauno sistēmu, veidot tur pa savu dizainu un arī dabūt šo foršo veikalu tādu, kā mēs viņu iztēlojamies. Plusi jaunai sistēmai, es teiktu, galvenais ir tas, ka var veidot landing lapas daudz pielāgotākas. Ja, iepriekš bija jāizmanto kaut kādas papildus aplikācijas, lai dabūtu īpašākas sekcijas, tur kādiem piedāvājumiem un tam līdzīgi. Tagad to var darīt bez maksas, un ar šo te jauno sistēmu var viņas izveidot diezgan foršas. Es pagaidām tīri laika ziņā, tas ir jāizsver, vai es gatavs ieguldīt ļoti daudz laika, lai veidot foršākas landing lapas, vai arī alternatīvi, ja es uz bezmaksas, tad tāpatās var izmantot kādas aplikācijas, kā Pagefly, Section Store, ko rādīju, un tam līdzīgi. Paldies, ka skaties video. Noteikti iekomentē savu aktualitāti par Shopify. Nu, un ja vēlies arī manu palīdzību, var apstīties saitē apakšā, piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Pārsvarā palīdzam cilvēkiem pārnest no esoša veikala uz jaunu Shopify platformu. Tas viss. Čau!